Tēvs, Jēzus varenajā vārdā mēs nākam Tavā priekšā. Viss gods un viss slāva ir Tev. Gods un slāva Tev, kungs. Tu esi ķēniņš. Man tā patīk, Tēvs, ka Tu nekad neatstāji mūs vienus pašus. Man patīk tas, ka mums vienmēr ir stiprs pamats, ko stāvēt. Mums ir stiprs pamats, un tas ir Tu, kungs, un tas ir Tavs vārds, un Tu esi ķēniņš. Un Tu esi ne tikai ķēniņš, jo redz, ķēniņš reizēm ir tāls un nepieejams, bet Tu esi mūsu tēvs, un Tu esi mūsu brālis, kungs, Jēzu. Tāpēc mēs varam droši nākt Tavā priekšā. Mēs varam bez bailēm nākt pie Tevis. Un kā Bībele saka, saukt Tevi par Abba, Tēvs, bet jūs ziniet, ka šis vārds Abba, tas nav vienkārši tēvs, tiešajā tulkojumā tas ir tētuks vai papiņš, tas ir mīļvārds. Mēs varam nākt droši pie savu debesu tēvu, nebaidoties no viņa stingrības, zinot, ka viņš mūs ir pieņēmis un ka Jēzus Kristus asinis ir mūs samierinājušas, noārdot starpsienu, kas mūs šķīra. Gods un slavu, tāpēc es saku, mums ir stiprs pamats, mums ir stingrs pamats, mūsu paļāvībai un cerībai ir stingrs pamats, un tas ir Tu, Tēvs. Un tāpēc šajā dienā mēs esam sanākuši, lai slavētu Tevi. Mēs esam sanākuši šeit, lai iepazītu Tavu vārdu, lai ļautu tavai gudrībai, Tavam vārdam plūst caur mums un ienākt mūsu sirdīs, Tēvs. Lai tas būtu Tavs vārds, kas tiktu pagodināts. Un lai mēs saņēmuši Tavu vārdu savās sirdīs, ietu ārā pasaulē, kā Tu mūs izsūtīji šajā pasaulē un nestu gaismu šajā pasaulē. Gods un slavu Tev, Dievs, lai mēs nestu gaismu šajā pasaulē, lai mēs ienestu mīlestību, cerību, prieku, svētību, gara augļus. Halleluja, gods un slavu Tev, kungs, un lai Tavs vārds tiktu pagodināts. Tāpēc šajā brīnišķīgajā dienā mēs atveram savus ausis Tev, Tēvs. Mēs atveram savus acis Tev. Mēs atveram savu prātu Tev un savu sirdi Tavam vārdam, kungs. Un mēs sakām, slavēts ir Tavs vārds, mūžīgi mūžos. Halleluja, gods un slāva Tev, kungs. Tēvs, mēs nododam šo dievkalpojumu pilnībā Tavās rokās. Mēs nododam to Tavās rokās. Vadi, kā Tu vēlies. Vadi, kā Tu vēlies, un lai Tavs vārds tiek pagodināts. Jēzus varenajā vārdā. Mēs pakļaujamies Tev un Tavai gribai. Amen! 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 Gods un slāva Tev, kungs. Amen! Halleluja! Halleluja, gods un slāva Tev, kungs. Atvērsim vēlreiz Jāņa evaņģēlija 15. nodaļu. Pagājušajā reizē mēs visu reizi runājām par visu dievkalpojumus mums bija par Jāņa 15. nodaļu. Un arī šodien mēs iesāksim ar Jāņa 15. nodaļu. Gods un slāva Tev, kungs. Es lasīšu no 7. pānta. Ja jūs paliekat manī, un ja mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko jūs gribat, un tas jums notiks. Ar to mans tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļus un topat par maniem mācekļiem. Kā tēvs man ir mīlējis, un pievērsiet uzmanību, kā tēvs mani ir mīlējis, Jēzus saka šos vārdus, kā Dievs tēvs mani ir mīlējis. Mēs zinām, ka Dievs ir mīlestība. Amen. Mēs zinām, ka Dievs ir mīlestība. Un Jēzus saka, kā mans tēvs mani ir mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis. Slavu Tev, kungs. Jēzus Kristus un Dievs tēvs ir viens. Šī mīlestība nav dalīga. Un kā mans tēvs ir mīlējis mani? Redziet, reizēm mēs skatāmies uz sevi un mēs redzam savas kļūdas. Mēs redzam savas vājības. Mēs redzam tās jomas mūsu dzīvē, kur mēs esam kļūdījušies. Un varbūt pat domājam, ka esam aizvainojuši Dievu vai apbēdinājuši Dievu. Un tāpēc reizēm mēs domājam, Dievs, nu tad taču nevar mani mīlēt pilnībā. Dēļ tā, kāds es esmu. Saprotat, par ko es runāju? Reizēm tu skaties uz savu dzīvi un tev liekas, nu Dievs, nu kā tu vari mani tādu, kāds es esmu šobrīd, mīlēt? Un ja mēs esam izglītoti Dieva vārdā, tad mēs zinām, ka Dievs mūs mīl. Un tomēr ir šī iekšējā reizēm sajūta. Bet šobrīd, Dievs, nu droši vien tu mani mīli pa vienu pilīti mazāk. Ziniet, es jums varu pateikt, paldies Dievam, man šādas sajūtas nav. Un es šobrīd nelielos. Es saku godīgi, es zinu, kas es esmu Jēzu Kristu. Un tas nav mans nopelns, tas ir Dieva nopelns. Vienkārši es vairs atsakos klausīties vēlna melos. Es jau sen esmu pateicis, es ticu tam, kas ir rakstīts Bībelē. Un punkts. Un man ir vienalga, ko saka vēlns, man ir vienalga, ko domā cilvēki, es ticu vārdam. Un Dieva vārds saka, es esmu pieņemts.
Un tāpēc es zinu, ka lai pat tad, ja es kļūdos, es momentāli nožēloju. Un es zinu, ka nekas mani nevar šķirt no Dieva mīlestības. Nekas un neviens. Un mums ir jābūt šai pārliecībai. Bet es zinu, ka agrāk manā dzīvē man bija stāvokļi, situācijas, kurās es zināju, ka Dievs man mīl, bet dēļ manas darbības kaut kādas man likās, ka Dievs šobrīd varētu man mīlēt mazāk. Bet šeit ir rakstīts, saprotiet pareizi, Jēzus saka, kā mans tēvs, kā tēvs mani ir mīlējis. Un redziet, Jēzus šeit saka, kā Dievs mīl mani. Un mums ir jāsaprot, ka Jēzus nekļūdījās nekad. Amen. Jēzus nepieļāva nevienu pašu kļūdu. Un tāpēc šī mīlestība, ar kuru Dievs mīl savu dēlu Jēzu Kristu, kurš bija bez vainas, bez krunkas, bez trūkuma, bez traipa. Tā pati mīlestība ir tā, ar kuru Jēzus mīl mūs. Jo tālāk viņš saka, slavu tev, kungs, kā mans tēvs man ir mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis. Un tālāk viņš saka, palieciet manā mīlestībā. Halleluja. Palieciet manā mīlestībā. Citiem vārdiem sakot, es savu mīlestību no tevis neatrāšu. Tēvs savu mīlestību no Jēzus nekad neatrāva. Jēzus saka, es savu mīlestību no tevis nekad neatrāšu, bet tu paliec manā mīlestībā. Paliec manā mīlestībā. Tad tas man parāda, ka ir kaut kāds veids, kā mēs paši varam iziet no viņa mīlestības. Bet es gribu, lai jūs to saprastu. Kad mēs izējām no viņa mīlestības, tas nav mirklis, kurā viņš pārtrauc mums mīlēt. Nē, viņš mums nekad nepārtrauc mīlēt. Bet izējot tajā mirklī, kad mēs izējām no viņa mīlestības, tas ir stāvoklis, kurā mēs izvēlamies neredzēt un neapzināties viņa mīlestību. Padomājiet par to nedaudz. Ir situācijas mūsu dzīvē, kurā mēs aizveram acis un izvēlamies neredzēt viņa mīlestību. Bet viņa mīlestībā ir viss, kas tev ir vajadzīgs. Viņa mīlestībā ir tavs nodrošinājums. Vai tas būtu garīgais, vai tas būtu dvēseliskais, vai tas būtu fiziskais nodrošinājums, tam nav nozīmes, jo viss ir viņa mīlestībā. Un viņa mīlestības rezultāts ir tas, ko es šodien turu rokās. Halleluja, Bībele, Dieva vārds. Vēl jau vairāk es precizēšu, jaunā derība. Jaunā derība ir Jēzus un Dieva mīlestības rezultāts. Un tad, kad tu izēji no mīlestības, tu esi izgājis no jaunās derības rāmjiem. Es to varētu pateikt šādi. Mirklī, kad Jēzus saka, paliec manā mīlestībā, es to varu pateikt šādi, paliec jaunās derības rāmjos. Paliec jaunās derības rāmjos. Slavu tev, kungs. Skaties uzmanīgi, kā tēvs man ir mīlējis, tā arī es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. Ja jūs turēsiet manus baušļus, jūs paliksiet manā mīlestībā. Šis ir grieķu vārds entole, bauslis, kas nozīmē likums. Bauslis vai likums. Ja jūs turēsiet manus baušļus, vai ja jūs turēsiet manus likumus, jūs paliksiet manā mīlestībā. Un skatieties tālāk, nākamā pānta daļa, 10. pāns. Itin kā es esmu turējis sava tēva baušļus un palieku viņa mīlestībā. Jēzus šeit parāda divas interesantas lietas. Viņš parāda to, ka ja tu turēsi viņa likums vai viņa baušļus, tu paliksi viņa mīlestībā. Tāpat kā Jēzus ir turējis sava tēva baušļus vai likumus un palicis viņa mīlestībā. Ir atšķirība starp tēva baušļiem un Jēzus Kristus baušļiem. Ir atšķirība starp veco derību un starp jaunu derību. Un mums tas ir jāsaprot, mīļie draugi. Ja jūs sapratīsiet šo lietu, tas nes tādu atbrīvošanu. Tas nes tādu atbrīvošanu. Tāpēc, ka es redzu šodien cilvēkus, ticīgos, kristiešus, kas mīl Dievu ar visu sirdi mīl, un viņi mokās savā dzīvē. Un zini, kāpēc viņi mokās? Jo viņi klibo uz abām kājām. Viņi cenšas dzīvot jaunajā derībā pēc vecās derības principiem. Viņi klupdami, krīzdami iet, mēģinot ievērot vecās derības principus, dzīvojot jaunajā derībā. Bet ko saka Bībele? Kalponei un kalpones dēlam
nebūs mantota kopā ar brīvās dēlu. Par ko šeit ir runa? Šeit ir runa par veco derību un par jauno derību. Šeit ir runa par Sāru un Hagari. Ir teikts, ka Hagaras dēls, kalpones dēls, nebūs tas, kurš mantos kopā ar Sāras dēlu. Īzaks un Ismaels. Viens ir apsolījuma dēls, bet otrs ir tā saucamais dabīgais dēls. Ko nozīmē dabīgais dēls? Dabīgais, kurš ir radies paša pūļu rezultātā. Paša pūļu rezultātā. Ir tik daudz cilvēku, kuri cenšas iet Hagaras ceļu. Ir tik daudz cilvēku šodien, kuri cenšas iet ceļu, kurā viņi paši pūlās kaut ko sasniegt no Dieva. Un šis ceļš ir vecās derības ceļš. Es šodien gribu parunāt par divām dažādām derībām. Vispār tas ir kristietības pamats. Tas ir kristietības pamats. Bet 2000 gadi ir pagājuši. Mums ir jāatgriežās pie šī pamata lietām. Es to redzu, es to savā dzīvē esmu piedzīvojis un redzējis. Varbūt pat reizēm vēl sastopos kaut kādos mirkļos ar to. Jo jaunā derība, tas ir kaut kas tik unikāls. Tas ir pēc savas būtības kaut kas tik vienkāršs un unikāls, ka mums ir ļoti grūti ar prātu to pieņemt. Vai tiešām tas tā vispār var būt? Bet jā, tas tā ir. Tas saucās žēlastības evaņģēlijs. Pāvils saka, ka ja kāds jums nāktu un sludinātu citu evaņģēliju, un viņš to nosauc turpat par žēlastības evaņģēliju, viņš saka, vai tie būtu mēs paši, vai kāds cits cilvēks, vai eņķēlis no debesīm nonāktu, lāsts pār viņu. Jo palikšana Kristus mīlestībā ir palikšana viņa vārdā. Un palikšana viņa vārdā ir palikšana viņa žēlastībā. Bībele saka, ir atspīdējusi žēlastību, kas nes pestīšanu. Kā? Visiem cilvēkiem. Bet kas ir atspīdējis? Žēlastība. Nepelnīta labestība. Žēlastība nes pestīšanu. Gods un slāva tev, kungs. Gods un slāva. Un galatiešiem, Pāvils sēšās pie galatiešiem. 3. nodaļā viņš saka pat tik tā, saka, jūs bezprātīgie galatieši. Vai tiešām jūs domājat, ka jūs garīgi iesākuši varat miesīgi turpināt? Viņš nosauc par bezprāta cilvēkiem. Bezprātīgiem. Viss, kas mums ir vajadzīgs, mums ir jāpaliek Jēzus mīlestībā, jāpaliek vārdā un jāpaliek jaunajā derībā. Paskatieties, ja mēs runājam par jaunu derību, atvērsim Ebrejiem. Vispār vēstule Ebrejiem ļoti daudz par šo tēmu runā. Vispār viss jaunā derība par to runā īstenībā. Vēstule Ebrejiem, 8. nodaļa. Slāv tev Dievs. 8. pāns. Jo tos norādams, viņš saka, redzi, nāk dienas, tas kungs saka, kad es celšu jaunu derību. Pasakiet jaunu derību. Jaunu derību, slāv tev, kungs. Kad es celšu jaunu derību ar Izraēla namu un ar Jūdas namu. Nevis pēc tās derības parauga, ko es esmu cēlis viņu tēviem. Tajā dienā, kad es viņu rokas satvēru, lai viņus izvestu no Ēģiptes zemes, jo viņi paši nav palikuši manā derībā, un es esmu viņus pametis, saka tas kungs. Kāpēc es viņus esmu pametis? Jo viņi nav palikuši manā derībā. Amen? Skatieties tālāk. Šī 10. pāns. Šī ir tā derība, ko es celšu Izraēla namam pēc šīm dienām. Saka tas kungs. Es likšu savus baušļus viņu prātā, un es tos rakstīšu viņu sirdīs, un es būšu viņiem par Dievu, un viņi būs par manu tautu. Un viņi nemācīs katrs savu tuvāko. Un brālis acīdami atzīst to kungu, jo visi mani pazīst no mazā līdz lielajām viņu starpā. Jo es būšu žēlīgs viņu netaisnībām, un viņu grēkus es vairs nepieminēšu. Halleluja! Sacīdams jauns, viņš pirmo ir atzinis par vecu, bet kas kļūst vecs un novecots ir tuvu iznīkšanai. Šeit ir vairāk atslēgas punkti, kas mums ir jāsaprot. Gods un slāva tev, kungs. Pirmkārt, viņš šeit saka jaunu, 8. pantā, es celšu jaunu derību. Jaunu derību. Šis vārds jaunu ir grieķu vārds kainos. Grieciem ir vairāk vārdi, kas nozīmē jauns. Ir dažādas lietas, jauns pēc vecuma, ja? Vai arī ir dažāda veida jauns, kaut kas tāds, kas nav nekad eksistējis, piemēram. Un šajā gadījumā vārds, kas šeit ir izmantots, nozīmē pilnīgi jauns, svaigs,
Kaut kas tāds, kas agrāk nekad nav bijis. Jaunā derība ir kaut kas tāds, kas agrāk nekad nav bijis. Ja mēs paskatīsimies korintiešos, 2. korintiešiem 5.17 atvērsim. 2. korintiešiem 5.17 ir izmantots tieši šis pats vārds atkal jau, bet nedaudz citā aspektā, un tas mums palīdzēs labāk saprast to domu. 2. korintiešiem 5.17. Skatieties, šeit ir teikts tā. Tādēļ, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Kas bijis ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. Te ir runa par jaunu radījumu. Amen? Ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Un šis vārds jauns arī ir grieķu vārds kainos. Jauns, kurš ir jauns pēc savas būtības, tāds, kas nekad agrāk nav eksistējis. Tas nozīmē to, ka visi grēki ir aizskoloti, pilnīgi viss ir piedots. Jauns, tāds kāds nekad vēl nav bijis. Un ja kaut kas ir jauns, pavisam jauns, tad tam vairs nevar piesiet pagātnes grēkus. Tam vairs nevar piesiet pagātnes kļūdas, tam vairs nav pagātnes prasības. Amen? Un jaunā derība ir tieši tas pats vārds. Ir jauna pēc savas būtības. Pilnībā jauna. Gods un slāva tev, kungs. Šeit mēs lasām tālāk korintiešos, kas Kristū, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis un viss ir tapis jauns. Ziniem vārdiem sakot, aizmirst to, kas ir bijis, sagatavojies tam, kas ir priekšā. Jo tas, kas ir priekšā, ir jauns. Un tas nav saistīts ar veco, kas ir bijis. Amen. Viss, kas ir Kristū, ir jauns radījums. Es zinu, ka tas nav šeit kontekstā tā domāts, bet padomājiet, viss, kas ir Kristū, ir jauns radījums. Jaunā derība ir dzimusi Kristus asinīs. Jaunā derība ir dzimusi Kristus asinīs. Kristus asins ir tās, kuras ir radījušas. Slavu tev, Dievs! Kristus asins ir radījušas jauno derību. Kristus asins ir bijušas tās, kas ir bez Kristus asinīm nav iespējama jaunā derība. Un ziniet, kas ir rakstīts Bībelē? Bībelē ir teikts, jūs esat pienākuši nevis rokām izveidotam kalnam. Jūs neesat pienākuši pie Sinai kalna, kurš ir ar rokām izveidots. Pie šī kalna, pie kura, kad pienāk klāt, tad pat ja kāds kustonis pienāktu pie šī kalna, tad tajā mirklī viņš būtu jānomētā ar akmeņiem. Pie šī kalna, kad Dieva balss runāja no šī kalna, tajā mirklī Izraēls pārbijās, trīcēja un drebēja un teica, mēs vairs negribam dzirdēt šo balsi, ka uz mums runā, jo mums ir bail. Labāk, lai Mūzes tur kāpj augšā viens pats, mēs lejā pastāvēsim, patālāk nedaudz, jo bailes bija. Un ir teikts, bet jūs neesat pienākuši pie šī kalna, jūs esat pienākuši pie Cijānas kalna, pie jaunās Jeruzalemes, jūs esat pienākuši pie derības asinīm. Halleluja, pie derības asinīm. Un tālāk ir teikts, kuras runā skaļāk par Ābela asinīm. Halleluja. Es kādreiz domāju par to. Kāpēc? Kāpēc ir teikts, kāpēc ir pieminēts Ābela asins? Kāpēc derības asins, pie kurām mēs esam pienākuši, runā skaļāk par Ābela asinīm? Zini, kāpēc? Tāpēc, ka Ābela asins sauc netaisnība un prasa atriebību. Bet Kristus un derības asins sauc grēku piedošanu. Vienmēr piedošana ir skaļāka par atriebību. Ābela asins prasa atriebību. Kristus asins prasa piedošanu. Halleluja! Un Kristus asinīs ir dzimusi jaunā derība, kuras būtībā ir piedošana. Amen! Tas ir tik brīnišķīgi. Kristus asinīs ir dzimusi šī jaunā derība. Un viss, kas ir Kristu, ir jauns radījums. Es to speciāli paņemu šādā veidā. Un šī jaunā derība ir gluži kā dzimusi no jauna. Tāda, kas nekad agrāk nav eksistējusi. Un tas nozīmē to, ka mums nav jāvāk paralēles starp jauno derību un veco derību. Katru reizi, kad cilvēks salīdzinās šīs derības un mēģinās dzīvot abās, viņš klibos uz abām kājām. Jo šīs derības ir pilnīgi nesavienojamas savā starpā. Viņas ir pilnīgi atšķirīgas, pilnīgi savādākas. Tāpēc arī viņš šeit saka jaunu derību. Jaunu derību. Un šī jaunā derība, tā nav vecās derības pielikums. Tas nav vecās derības papildinājums. Redz, mēs šodien reizēm skatāmies uz jauno derību, kā uz vecās derības pielikumu.
kā uz vecās derības papildinājumu. Bet tā nav. Tā ir jauna derība. Jauna derība, gods un slāva tev, kungs. Un jaunai derībai ir pašai savi noteikumi un pašai savi apsolījumi. Amen. Gods un slāva tev, kungs. Ebrejiem 8. nodaļa, paskatāmies vēlreiz. Un lasīsim faktiski laikam gandrīz vai visu nodaļu, tas mums palīdzēs saprast labāk to domu, ko mēs tālāk runāsim. No 1. pānta 8. nodaļa. Bet galvenais pārrunājamajā lietā ir tas, ka mums ir tāds augstais priesteris, kas ir nosēdies pa labo roku, godības troniņu, debesīs, svētnīcas un īstās telts kalpotājs, ko uzcēlis tas kungs un nevis cilvēks. Jo katrs augstais, un tagad, kad es lasu, es negribu lasīt ātri īstenībā, jo es gribu, lai mēs iedziļinamies tajā, kas ir pateikts. Katrs vārds šeit ir ļoti, ļoti svarīgs. Jo katrs augstais priesteris tiek iecelts dāvanu un upuru nešanai. Amen? Kāpēc nepieciešami, ka arī viņam būtu ko upurēt? Ja viņš būtu virs zemes, viņš nebūtu priesteris. Tāpēc, ka te ir tādi, kas nes dāvanas pēc bauslības, kas kalpo debesu svētnīcas atveidam un ēnai. Kā arī Mūzum bija norādīts, kad tas gribēja pabeigt telti. Jo viņš saka, redzi, tu darīsi visu pēc tā parauga, kas tev kalnā tika parādīts. 6. pāns, bet viņam ir piešķirta pārāka kalpošana. Kam viņam? Jēzum Kristu, jaunās derības augstajam priesterim. Halleluja! Viņam ir piešķirta pārāka kalpošana, jo viņš ir labākas derības starpnieks, kas uz labākiem apsolījumiem ir dibināti. Amen! Mīļie, amen! Amen! Viņš ir labākas derības starpnieks, kas ir dibināta uz labākiem apsolījumiem. Mums ir labāka derība nekā Mūzum. Mums ir labāka derība nekā Izraēlam. Halleluja! Un viņi ir dibināti uz labākiem apsolījumiem. Gods un slāva tev, kungs. Gods un slāva tev, kungs. Un tālāk mēs jau lasījām, ja? Jo ja pirmā būtu bijusi bez trūkuma, tad mēs nemeklētu vietu otrai. Jo tos norādāms viņš saka, un to jau mēs lasījām. Redzi, nāk diena, saka tas kungs, es celšu jaunu derību. Ar Izraēlu namu un Jūdas namu ne pēc tās derības parauga, ko es esmu cēlis. Kāds bija šīs derības paraugs? Vecās derības paraugs? Dari labu, saņem labu. Dari sliktu, saņem sliktu. Ļoti vienkārši. Vecās derības paraugs bija, ja tu dari labu, tu esi pelnījis labu. Bet ja tu dari sliktu, tu esi pelnījis sliktu. Un Dievs saka, es necelšu pēc šīs derības parauga jaunu derību. Tālāk mēs vairs nelasīsim, jo mēs to nolasījām jau pirms tam. Tālāk viņš runā par to, ka viņi ir izgājuši no manas derības. Viņu nepaklausības dēļ, viņi bija nepaklausīgi, un viņi paši ir izgājuši no manas derības. Bet zini, kāpēc viņi izgāja? Jo viņi nespēja turēt šo derību. Nevis Dieva derība bija slikta ar viņiem, bet cilvēks, būdams nepilnīgs, nespēja turēt šo veco derību. Amen. Un tāpēc Dievs saka, es celšu derību pēc jauna parauga. Pēc parauga, kurā jūs nevarēsiet sabojāt lietas. Padomājiet par to uzmanību. Dievs saka, man nedara derību ar jums, kuru jūs varat laust. Es gribu izveidot derību ar saviem bērniem, kuru jūs nevarēsiet laust. Un Bībelē teica, pat tad, kad jaunajā derībā teica, pat tad, kad jūs esat neusticīgi, es palieku uzticīgs. Amen. Gods un slāva, kungs. Gods un slāva. Un mēs iesim šodien daudz dziļāk un daudz tālāk, un mēs skatīsimies šīs lietas. Jo mums ir jāiegūst brīvība šajā jautājumā. Mums ir jāzina, kādā derībā mēs esam piederīgi. Mums ir jāzina, kādam Dievam mēs kalpojam. Mums ir jāzina, kāda ir mūsu darba. Mums ir jāzina šīs lietas. Mums ir jāzina savu identitāti Kristu. Mums ir jāzina savu piederība Dieva valstībā. Amen. Un vēlams dara visu, lai cilvēks klibotu uz abām kājām. Halleluja, gods un slāva tev, kungs. Gods un slāva tev, kungs. Jaunajā derībā, es gribu izcelt 3 lietas. Jaunajā derībā ir jauns augstais priesteris. Mēs tikko kā lasījām, tas ir Jēzus Kristus. Viņš arī ir jaunās derības starpnieks, kā mēs lasījām viņa asinīs.
Amen. Jaunajā derībā otra lieta, kas ir jauns likums vai arī jauna bauslība. Un trešā lieta jaunajā derībā ir jauna apsolība. Jauns augstais priesteris, jauni likumi, jauni apsolība. Jēzus, mēs lasījām 15. nodaļā šodien iesākām Jāņu. Jēzus saka, ja jūs paliksiet, pildiet manus likumus, manus baušļus, un jūs paliksiet manā mīlestībā, tāpat kā es esmu pildījis sava tēva baušļus un palieku viņa mīlestībā. Tad viņš jau parāda, ka ir atšķirība starp tēva baušļiem un starp maniem baušļiem. Es gribu, lai jūs kaut ko saprastu. Neviens cilvēks šodien, neviens cilvēks rīt un neviens cilvēks pagātnē vai vienalga jebkurā citā laikā nav bijis spējīgs un nekad nebūs spējīgs piepildīt tēva baušļus kā vienīgi Jēzus Kristus, kurš ir gan cilvēks, gan Dievs vienlaicīgi. Nav neviena, kas varētu piepildīt tēva baušļus. Tāpēc arī ir nācis Jēzus Kristus, lai piepildītu tēva baušļus. Un vecā derība, viņa nav vienkārši atmesta. Ko nozīmē atmest? Atmest, tas nozīmē, kaut kas ir palicis nederīgs, un es to atmetu. Nē, vecā derība nav šādā veidā atmesta. Viņa ir piepildīta Jēzus Kristus miesā. Un līdz ar to, kad viņa ir piepildīta Jēzus miesā, tajā mirklī viņa ir atcelta kā piepildīta un pabeigta, kā tāda, kas ir piepildījusi savu nozīmi, todēļ, kā viņa ir radīta. Tāpēc Jēzu Kristu mēs esam padarīti pieņemami, jo Dieva standarti vēl joprojām nav mainījušies. Viņa standarti ir tik augsti, tik svēti, tik šķīsti, ka vēl joprojām bez viņa piepildīšanas mēs nevaram viņam tuvoties. Taču Jēzu Kristu un viņa miesā ir atcelta bauslība. Bet ja tu esi ārpus viņa miesas, jūdi, ebreji šodien, kas neatzīst Jēzu kā mesiju, viņiem ir lielas problēmas. Viņiem ir lielas problēmas. Zini, kāpēc? Jo viņi cenšas tikt klāt pie Dieva, pildot Dieva baušļus. Viņi cenšas būt pietiekami tīri savā darbībā, pietiekami šķīsti savā darbībā. Viņi cenšas pildīt Dieva tēva baušļus, kurus izpildīt nevar neviens. Un tāpēc viņi izgāžās un krīt cauri bauslībā. Un vēl jau vairāk Jēzus Kristus ir nācis kā mesija, kā svaidītais, kā pestītājs, kā glābējs. Un tikai viņš ir vienīgais ceļš pie tēva. Un jebkuram, kurš mēģina nākt pie Dieva bez Jēzus Kristus, nav izredžu. Nav izredžu. Bet mums ir labā vēsts, mums ir Jēzus Kristus. Amen. Un kā atklāsmes grāmatās tā rakstīts 3. nodaļā, viņš stāv pie durvīm un viņš klauvē, mēs par to esam runājuši. Un viņš gaida, kad tu atvērsi šīs durvis. Viņš gaida uz tevi. Tu esi ielaidis viņu savā dzīvē, tad dzīvo brīvībā. Ko Jēzus saka? Ko dēls dara brīvu? Tas ir patiesi brīvs. Ko dēls dara brīvu? Tas ir patiesi brīvs. Amen. Gods un slavu tev, kungs. Vārdi, ko Jēzus runā, tie ir vārdi, kas atbrīvo. Darbi, ko viņš ir izdarījis, ir darbi, kas atbrīvo. Tev ir jāpieņem šī brīvība un jādzīvo jaunajā derībā. Amen. Jauns augstais priesteris, jauns likums, jauni apsolījumi. Tu nevari dzīvot jaunajā derībā, izmantojot vecās derības principus. Tā ir jauna derība. Kā gan tu vari dzīvot jaunā derībā, kas ir principiāli jauna, tāda, kāda nekad agrāk nav eksistējusi, bet censties turēties pie vecajiem principiem. Tas vienkārši nav iespējams. Es gribu pateikt, ir 3 lietas, kurām tu nevari paļauties. Ja tu esi jaunās derības cilvēks, ja tu dzīvo jaunā derībā, tu nevari paļauties uz vecās derības priesteriem. Jo vecajā derībā bija augstais priesteris un priesteri un levīti un visa sistēma, upuru nešana, tas ir loģiski, vai ne? Nu, tu taču šodien nevari iet ar domu, ka tu iesi un upurēsi kazlēnu, vai ne? Lai atbrīvots tiktu no viena konkrēta grēka. Tu taču to saproti, ka tu to nedarīsi. Amen? Bet skaties tālāk, tu nevari paļauties. Otra lieta. Jaunajā derībā dzīvojot uz vecās derības bauslību vai uz vecās derības likumiem. Un to lietu jau ir grūtāk un daudz pieņemt daudziem cilvēkiem. Tāpēc, ka, bet kā? Ir taču Dieva likums. Ir taču 10 baušļi. Vispār ir 613 baušļi patiesībā. Ja? Un viņi visi ir jāievēro. Un taču baušļi tev nebūs nokaut, tev nebūs zap, tev nebūs laulība
pareizi, vai ne? Pareizi likumi, pareizi baušļi. Saprotiet man pareizi? Jā, mums nav jāpārkāp šie baušļi. Jaunā derība nevienu pašu mirkli mūs neatbrīvo no tā, ka mēs varētu nedarīt un neievērot šos baušļus, jo tā ir jaunā derība, un viņi ir daudz pārāka un labāka par veco derību. Bet saprotiet man pareizi, ja tu paļaujies uz vecās derības baušļu pildīšanu, dzīvojot jaunajā derībā, tu nevari darīt, tas ir divas dažādas derības. Es par to runāšu daudz smalkāk. Tieši tāpat, kā tu nevari paļauties uz priesteriem, vecās derības priesteriem, tāpat tu nevari paļauties uz vecās derības baušļiem. Kā es teicu, to nedaudz grūtāk saprast, bet ir trešā lieta. Slavu tev Dievs. Jaunajā derībā dzīvojot, tu nevari paļauties un ieklausieties ļoti uzmanīgi uz vecās derības apsolījumiem. Oho. Te ir klusums. Tu nevari paļauties uz vecās derības apsolījumiem. Kā tad visas svētības, kas ir vecajā derībā? Kā tad visas lielās brīnišķīgās svētības, kas ir vecajā derībā? Tu nevari uz viņām paļauties. Ziniet, tā ir ļoti interesanta lieta, ko es tagad runāju. Tā ir jāsaprot. Jo ziniet, kas ir par problēmu? Un tūlīt es parādīšu šīs lietas smalki. Gadiem ilgi man ir bijušas sarunas ar cilvēkiem. Un vispār ne tikai man. Tas vēlkās, es nezinu, cik ilgi jau šīs sarunas. Ja mēs esam jaunajā derībā, tad mēs esam atbrīvoti no vecās derības lāstā. Amen. Un tagad parādās situācija. Jo ļoti daudz, un arī es tai skaitā, līdz vienmēr esmu sludinājis tā, ka tev pienākās vecās derības svētība, bet uz tevi neatiecās vecās derības lāsts. Un tad cilvēki prasa, bet kā tad tā var būt? Kāpēc man pienākās svētība, kas ir vecajā derībā? Bet kāpēc man nepienākās lāsts, kas ir vecajā derībā? Un arī to var paskaidrot ļoti labi no Bībeles. Bet ir cilvēki, kuriem ir grūti to pieņemt. Ja? Un tad sākās jautājumi, bet kā tad ar sabata ievērošanu? Bet kā tad ar 10. tiesu? Bet kā tad? Un 101 jautājums. Bet es gribu pateikt šādu lietu. Vecās derības apsolījumi uz tevi neattiecās, ja tu dzīvo jaunajā derībā. Zini, kāpēc? Jo tā ir jauna derība. Un te ir jauni apsolījumi. Palasīsim dažus no vecās derības apsolījumiem. Mūzes 5. grāmata. Slavu tev Dievs. 28. nodaļa. Šī nodaļa ir sadalīta divās kategorijās – svētība un lāsts. Ja? Gods un slavu tev, kungs. Un es nolasīšu svētības daļu. 28. nodaļa no 1. pānta sākot. Un kad tu klausīsi tā kunga sava Dieva balsi, un turēsi visus viņa baušļus, ko es tev šodien pavēlu, tad tas kungs tavs Dievs tevi jo augstu cels pār visām zemes tautām, un pār tevi nāks visas šīs svētības, un tās tevī piepildīsies, jo tu būsi klausījis tā kunga savu Dieva balsī. Svētīts tu būsi pilsētā un svētīts tu būsi uz lauka. Svētīts būs tavas maizes auglis, tavas miesas auglis, un svētīts būs tavas zemes auglis. Svētīts būs tavu lopu auglis, tavu lielopu un tavu sīklopu pieaugums. Svētīts būs tavs gross, un svētīta būs tava abra. Svētīts tu būsi ienākdams, un svētīts tu būsi iziedams. Un tas kungs tavus ienaidniekus, kas vien pret tevi celsies, nonāvēs tavā priekšā. Pa vienu ceļu viņi pret tevi izies, bet pa 7 no tevis beigs. Un tas kungs pavēlēs svētībai, ka tā būs ar tevi, tavās klētīs, un pie visa, pie kā tu pieliksi savu roku. Un viņš tevi svētīs tajā zemē, ko tas kungs tev dos, un tas kungs tevi cels par svētu tautu, kā viņš tev to ir ar zvērestu apsolījis. Ja tu turēsi tā kunga savu Dievu baušus un staigāsi viņa ceļus, un visas zemes tautas redzēs, ka tu esi nosaukts pēc tā kunga vārda, un tās bīsies no tevis, un tas kungs tevi pārpilnībā vairos tavā miesas auglī, tavā lopu auglī, un tavas zemes auglī, un tādā zemē, ko tas kungs tavs Dievs tev bija ar zvērestu apsolījis taviem tēviem dot, un tas kungs tev atvērs savu labumu krātuvu debesis, lai dotu savā laikā lietu tavai zemē un svētību visu tavu roku darbam, un tu aizdosi daudzām tautām, bet pats neaizņemsies. Un tas kungs tevi noliks par galvu, bet ne par asti, un tu būsi ar vienu augšā un nekad ne lejā. Ja tu klausīsi tā kunga savu Dievu baušļiem, ko es tev šodien pavēlu, un
pavēlu turēt un pildīt, un nenovērsīsies ne no viena no šiem vārdiem, ko es jums šodien pavēlu, ne pa labi, ne pa kreisi, ka tu nesakotu citiem dieviem un tiem nekalpotu. Kā jums patīk šie svētības vārdi? Brīnišķīgi svētības vārdi, vai ne? Pasties, te ir apsolīts pilnīgi viss. Šeit ir apsolīts, ka viss tava ģimene, tavi bērni, tavi lopi, citiem vārdiem sakot, viss, kam tu pielīsi savu roku, viss būs svētīts. Svētīts, šis vārds svētīts nozīmē plauks un zels, viss, kam tu pieskārsies. Tā ir brīnišķīga svētība, bet zini, kur ir problēma? Problēma ir tāda, kad mēs izraujam ārā no konteksta apsolījumus, kas ir Bībelē, raksturvietas, kas ir Bībelē. Kad mēs sākam raut ārā no konteksta, mēs pazaudējam nozīmi, un tad mēs piedzīvojam vilšanos, jo mēs redzam, ka tas nepiepildās mūsu dzīvē. Un tāpēc es gribu teikt, ka šie apsolījumi no vienas puses izklausās brīnišķīgi, bet es gribu teikt, ka viņi ir ļoti briesmīgi. Zini, kāpēc? Jo šeit visur ir teikts, ja tu klausīsi, ja tu klausīsi, ja tu klausīsi, ja tu ievērosi. Un es zinu vienu lietu, neviens no mums nevaram paklausīt un ievērot. Līdz tādai pakāpei, par ko Dievs runā. Tāpēc Izraēls vienmēr atkrita no Dieva. Vienmēr atkrita no Dieva. Un tālāk ir otrā daļa, ko es nelasīšu visu. Bet šeit ir teikts, ja tu neklausīsi tā kunga savu Dievu balsī un neturēsi un nepiepildīsi visus viņu baušus, viņu likumus, ko es tev šodien pavēlu, tad pār tevi nāks visi šie lāsti. Un tur ir slimība pēc slimības, tur ir trūkums, tur ir briesmu lietas. Ja? Un tāpēc, ja mēs sludinām vecās derības apsolījumus, jaunās derības cilvēkam, mēs nevaram izraut viņas no konteksta. Gods un slāva tev, Dievs. Tas ir, iedomājieties, jums parādīšu līdzību. Iedomājies, ka tev ir jauns darbs. Tu esi strādājis pirms tam kaut kādā vecā darbvietā, un tev ir jauns darbs. Jaunā darbā ir kas? Ir 3 lietas. Ir jauns priekšnieks, ir jauni darba uzdevumi un ir jauns atalgojums. Amen? Jauns darbs, tas nozīmē jauns priekšnieks, cits priekšnieks, tas nozīmē citi darba pienākumi un cits atalgojums. Iedomājies, kas notiktu, ja tu iet uz savu jauno darba vietu, tu nevarētu pilnvērtīgi strādāt, tu nekad nevarētu pilnvērtīgi strādāt, ja tu joprojām paļautos uz veco priekšnieku. Ja tu vēl joprojām censtos pildīt vecos darba pienākumus, un ja tu sagaidītu veco atalgojumu, tu nevarētu pilnvērtīgi strādāt, vai tas ir saprotams? Iedomājies, jauns darbs, un tu vēl joprojām paļaujies uz veco priekšnieku. Tas nav normāli. Tu nevari neko izdarīt. Ja tu jaunā darbā centies pildīt vecos darba pienākumus, un tu sagaidi veco atalgojumu. Bet tieši tā es redzu, ka reizēm dzīvo kristieši šodien. Tu esi jaunajā derībā, bet tu vēl joprojām paļaujies, labi, uz vecajiem priesteriem mēs it kā nepaļaujamies vairāk, bet mēs vēl joprojām cenšamies pildīt vecā darba pienākumus, kas ir vecā bauslība. Un mēs reizēm paļaujamies uz veco atalgojumu, jo mēs sakam, Dievs, es esmu šonedēļ ļoti labi lūdzies, es esmu šonedēļ ļoti daudz lasījis Bībeli, un tāpēc es no tevis sagaidu kaut ko. Ziniet, lielākā daļa cilvēku teiks, es tā nedomāju. Es tā nesaku Dievam. Jā, bet šeit sirdī ļoti bieži ir šī sajūta. Mēs visi esam, es domāju, vairāk vai mazāk visi, mēs esam pietiekami gudri, iemācīti Dieva vārdā, lai šādas lietas skaļi neteiktu, ka es esmu labi šonedēļ vai šomēnes vai šogad dzīvojis kristīgi labi, ka es varu tagad, kaut ko vairāk saņemt no Dieva. Mēs tā nerunājam, bet ļoti bieži ir šī sajūta iekšā. Piemēram, ja es šodien esmu ļoti labi nodzīvojis priekš Dievu, tad šodien man liekas, ka es esmu cienīgāks kaut ko saņemt no Dievam nekā vakar, kad es atklāti sakot aizgāju, varbūt es nezinu, kaut kur ne tur, kur vajag. Un pat ja ne tur, kur vajag, vienkārši aizbraucu izklaidēties uz Jūrmalu, aizbraucu, nepalūdzos, nepalasīju, piemēram, es nezinu. Ja? Un ja mēs salīdzinām šīs 2 dienas, tad mums liekas, ka šodien mūsu atalgojums ir nedaudz, jūs saprotat, par ko es runāju? Tā ir vecās derības domāšana. Tu nepiedēri vecajai derībai. Tu vēl joprojām dzīvojot, tev ir jauns darbs, bet tu paļaujies uz vecā darba pienākumu pildīšanu. Un tu arī sagaidi atalgojumu pēc tā paša principa, kurš tev bija vecajā derībā vai vecajā darbā. Bet ir jauna derība. Ir jauna derība, un tā ir laba vēsts.
Un šajā jaunajā derībā tava alga netiek aprēķināta pēc tā, ko tu esi izdarījis. Tava alga, vispār algas kā tādas nav īstenībā, ir Dieva žēlastība, kura tev piešķir visas lietas ticībā. Amen. Saprotiet man pareizi, es šobrīd nemēģinu runāt pret to, ka tev ir jābūt labam cilvēkam un jādara labi darbi. Mēs šeit pret to nerunājam. Jaunā derība vēl jo vairāk liek tev būt par labu cilvēku. Tāpēc, ka vecajā derībā viss bija balstīts uz darbiem. Dari labi, saņem labi. Bet jaunajā derībā, slāv tev Dievs, viss ir balstīts uz ticību. Bet es tev gribu pateikt, ka tava ticība pierādās tavos darbos. Jo ticība bez darbiem ir nedzīva. Un saprot, tavi darbi, kuri darīti ticībā un paļāvībā uz viņu, tikai vienīgi ticībā un paļāvībā uz viņu, radīs aizvien lielāku ticību un paļāvību tevi. Amen. Amen. Un tas ir tas aplis, kas turpinās visu laiku. Tāpēc jaunajā derībā tu esi aicināts būt par gaismu pasaulē. Tu esi aicināts mīlēt savu tuvāko. Tu esi aicināts mīlēt Dievu. Tu esi aicināts būt par svētību. Amen. Gods un slāvē, kungs. Taču tās nav tās lietas, ar kurām tu kaut ko nopērti. Amen. Skatieties tālāk. Gods un slāvē, kungs. Vecās derības apsolījumi neatiecās uz tevi. Ziniet, lai mēs saprastu labāk šo lietu, tāpēc, ka es ticu, ka daudziem no jums šobrīd ir tā doma, bet kā tad tomēr tie labi apsolījumi? Vai viņi ir pazuduši? Nē, viņi nav pazuduši. Bet redziet, mums ir neliela problēma izveidojusies. Bībele, ko es turu rokās, un jebkurā pasaulē, jebkura bībele, sastāv no divām daļām. No jaunās derības un no vecās derības. Amen. Un tāpēc, tad, kad mēs reizēm lasām veco derību, mums rodās nepareizs un maldīgs priekšstats, ka viss, kas ir rakstīts vecajā derībā, attiecās uz veco derību. Ja saprotiet, ka šos te nosaukumus ir pierakstījuši cilvēki. Tie nav Dieva inspirēti nosaukumi. Jaunā derība, vecā derība, nodaļas un panti. Tos ir cilvēki izveidojuši. Un tāpēc, kad mēs lasām veco derību, tad ne viss, kas ir rakstīts vecajā derībā, ir attiecināms uz veco derību. Tāpēc, ka tad, kad jaunā derība, un es gribu pamēģināt iedziļināties šajā lietā, kad Bībele runā par jauno derību, kad jaunā derība runā par veco derību, tad šeit nav runa par grāmatu, kurai mums ir virsraksts vecā derība. Šeit ir runa par Mūzus derību. Šeit ir runa par Mūzus bauslību. Vecā derība, katru reizi, kad Bībele jaunajā derībā piemin vārdus vecā derība, ir runa tikai un vienīgi par Mūzus likumu un par Mūzus derību. Saprotiet, par ko es runāju? Ir ļoti daudz un dažādas derības. Mēs lasām, ka ir Dieva derība ar Ābrahamu. Mēs, labi, darīsim tā. Dieva derība ar Ādamu. Tālāk ir Dieva derība ar Noā. Ir Dieva derība ar Noā dēliem. Ir vēl daudz dažādas derības. Un līdz beigās ir Dieva derība, halleluja, ar Ābrahamu. Un Dieva derība ar Ābrahamu ir noslēgta 400 gadu pirms tā saucamās vecās derības. 400 gadu pirms Mūzus derības. Pirms Mūzus saņēma likumu Sinai kalnā. Amen. Tas ir ļoti svarīgi to saprast. Redzi, kad mēs domājam kad mēs domājam par veco derību, mēs domājam, ka Ābrahāma svētība ir daļa no vecās derības. Bet tā nav. Bībelē jūs nekad jaunajā derībā neatradīsiet to, ka jums ir pienākās vecās derības svētības. Runājot par Mūzus bauslību. Nē. Vēl jau vairāk ir teikts, ka vairs nav starpības starp grieķi un jūdu. Vairs nav starpības starp Dieva tautu un starp pagānu. Kā tas ir iespējams? Tāpēc, ka visi apsolījumi vienmēr ir bijuši tikai un vienīgi Dieva tautai, izredzētajai tautai. Ja mēs runājam par veco derību, par Mūzus bauslību. Amen? Tad kā gan var būt runa par to, ka vairs nav starpības starp pagānu, kuram nav dota Mūzus bauslība, un starp Izraēlu, kam ir dota Mūzus bauslība? Kā tas ir iespējams? Ļoti vienkārši, jo mums ir jāskatās vēl pirms šīs derības tika izveidotas.
Mums ir jāskatās uz laiku, kurā apsolījums tika dots Ābrahamam. Un paskatieties, mīļie draugi, Galatiešiem 3.14. Labi, no 13. panta pat lasīsim. Slavu. Galatiešiem 3.13. Halleluja. Faktiski visi 3. nodaļa no 1. panta jau derēs. Bībeli taču nekad nav pa daudz, vai ne? Amen. Es viens saku amen. Es saku, nekad nav pa daudz Bībeles. Jūs neprātīgie galatieši, kas jūs ir apmānījis, ka jūs, kam acu priekšā ir tēlots Kristus, krustā sistais, to vien es vēlos no jums dabūt zināt, vai jūs garu esat saņēmuši ar bauslības darbiem vai ar ticības sludināšanu. Vai jūs esat tik neprātīgi, garā iesākuši, jūs tagad miesā gribat pabeigt? Vai tik lielas lietas jūs velti esat piedzīvojuši, taču ne jau velti? Vai tad, tas, kas jums, skatieties uzmanīgi, vai tad, tas, kas jums sniedz garu un jūsos dara brīnumus, to dara ar bauslības darbiem vai ar ticības sludināšanu? Jau Ābrahāms, un tagad parādās Ābrahāms, jau Ābrahāms ticēja Dievam, un to viņš pielīdzināja par taisnību, Tātad atzīstiet, ka tie, kas tic, ir Ābrahāma bērni. Bet raksti, paredzēdami, ka Dievs pēc ticības taisno pagānus, ir Ābrahāmam jau iepriekš pasludinājuši prieka vēsti. Tevī taps svētītas visas tautas. Tātad tie, kas tic, tiek svētīti, slavu tev Dievs, līdz ar ticīgo Ābrahāmu. Proti, visi, kas dzīvo bauslības darbos, ir zem lāsta. Jo ir rakstīts, nolādēts ir katrs, kas netur un nedara visu to, kas ir rakstīts bauslības grāmatā. Bet ir skaidrs, ka ar bauslību neviens netop taisnots Dieva priekšā, jo ticībā taisnais dzīvos. 12. pāns, bauslībai nav daļas ar ticību, bet kas to ir turējis, tam tā dod dzīvību. Un tas ir Jēzus Kristus, jo Jēzus bija vienīgais, kas turēja bauslību. Kristus, 13. pāns, ir mūs atpircis no bauslības lāsta, mūsu labāk kļūdams par lāstu, jo ir rakstīts, nolādēts ir katrs, kas karājas pie koka. 14. pāns, lai Ābrahāma svētību, tā ir mūsu lieta, lai Ābrahāma svētību nāktu par pagāniem, Kristu Jēzu, tā ka ticībā mēs saņemam gara apsolījumu. Lūk, par ko ir runa. Ābrahāma svētība. Ābrahāma svētība nav balstīta uz principu, dari labu, saņem labu, dari sliktu, saņem sliktu. Ābrahāms nebija Dieva izredzētā tauta Izraēls. Saprotiet? Ābrahāms nebija cilvēks, kurš bija no Dieva izredzētās tautas, jo Izraēls kā tāds, lai gan ir cēlies no Ābrahāma, tomēr ir radies vēlāk pēc Ābrahāma. Amen. Un tāpēc mēs redzam ļoti interesantu lietu, ka apsolījumi, kas ir doti jaunajā derībā, tie nav vecās derības apsolījumi. Tie ir Ābrahāma svētība. Bet tagad mēs varam saprast arī savādāk šo lietu. Redziet, kad ir runa par Izraēla svētībām, jo tad, kad tika dota nākamā derība, kas ir Mūzes derība, vai arī Mūzes likums, tajā mirklī tur bija svētība un lāsts. Bet kā jūs domājat, no kurienes šī svētība, par ko mēs lasījām? No kurienes tad viņi tiek ņemti? Tā ir Ābrahāma svētība. Tā ir Ābrahāma svētība, kurai ir pielikts klāt nosacījums. Ja tu darīsi labu, tu saņemsi šo svētību. Ja tu darīsi sliktu, tu nesaņemsi šo svētību. Vēl jau vairāk saņemsi lāstu. Tas ir pielikums klāt Ābrahāma svētībai. Bet, ziniet, es gribu pateikt to, ka ir ļoti daudz un dažādas svētības. Es precizēju, es atvainojos, ļoti daudz un dažādas derības, bet ir viena un tā pati svētība. Svētība nekad nav mainījusies. Ir tikai dažādi nosacījumi, kas ir pielikti klāt vai atņemti svētībā. Un es gribu, lai jūs saprastu, ka Ābrahāma svētība, tā nav pirmā svētība, kas parādās. Pat pirmā svētība, ar ko Dievs svētīja cilvēku, bija svētība, ar ko viņš svētīja Ādamu. Kurš atcerās, ko Dievs viņam teica? Viņš teica, pirmie vārdi, mums tas nav tā rakstīts, bet no ebreju valodas, ja mēs paskatāmies, tad Dievs radīja cilvēku, un kad viņš radīja cilvēku, tad viņš viņam pateica vārdu šādu, svētīts es. Mums ir rakstīts savādāk, bet tas ir tas veids, kā Dievs pateica to, kā ebreju valodas ir teicis, svētīts es.
Pats pirmais vārds, ko cilvēks jebkad sadzirdēja no Dieva, bija vārds svētīts. Es. Un tālāk viņš saka šos vārdus. Vairojieties, augļojieties, pakļaujiet sev zemi, valdiet pār to, kas ir virs zemes. Un tālāk viņš apraksta šo svētību. Citiem vārdiem sakot, tā ir svētība, kurā tev nav vietas bailēm. Tāpēc, ka viss ir tev pakļauts. Ja viss ir man pakļauts, no kā gan man baidīties? Tā ir svētība, kurā nav jādomā par trūkumu, nekāda veida. Tā ir svētība, kurā ir personīgas attiecības ar Dievu. Amen. Ādams to lietu pazaudēja. Tālāk parādījās Noā. 9. nodaļā, 1. Mūzes grāmata 9. nodaļa. Tā ir pirmā reize, kad uzpeld vārds svētība pēc tam, kad Ādams viņu ir pazaudējis. Un ja jūs palasīsiet 9. nodaļā, Noā parādās 9. nodaļā, kā šī svētība skan, jūs ievērosiet, ka viņi skan vārds vārdā, tāpat kā skanēja svētība Ādama dzīvē. Pakļauj to, valdi, vairojies, tas pats, tā pati svētība. Pēc tam tā pati svētība parādās uz Noā dēliem, un pēc tam viņi parādās uz Ābramu. Zini, kāpēc? Jo, kad Dievs svētīja, tad viņa svētība bija pilnīga un perfekta un pareiza un precīza jau pirmajā reizē. Viņam nenākas neko mainīt savā dzīvē. Viņam neko nenākas mainīt. Dievam nekas nav jāizmaina. Ja viņš kaut ko dara, tas ir perfekts. Un kad viņš tevi svētī, tad viņš ir svētījis tevi perfekti. Gods un slavu Dievs. Un Ābrahāma svētība ir tā pati svētība, kas bija sākotnēji par cilvēku. Un šodien viņi ir pieejami jaunajā derībā. Amen. Tāpēc, ja mēs dzīvojam jaunajā derībā, mums ir jauna veida āra. Jauna veida āra. Jauna veida svētība. Jauna veida likuma. Un jauna veida priesteri. Amen. Gods un slavu Dievs. Gods un slavu Dievs. Tev ir pilnībā jānododās jaunajam. Tā ir mana vēsts šodien. Es ticu, ka tas ir vārds, ko Dievs ielicis manā sirdī. Tev ir jānododās jaunajam. Tev ir jāaizmirst vecais. Tu nevari vairs eksistēt ar abām kājām. Viena kāja vecajā, otra kāja jaunajā. Tev ir vajadzīgs kaut kas jauns. Tev ir vajadzīgs stingrs pamats. Tev ir jāpieņem lēmums savā dzīvē. Tev ir jāpieņem lēmums. Vai es piederēšu vecajām? Vai arī es dzīvošu jaunajā. Un es gribu jums nolasīt vēl kādu raksturvietu. Ebrejiem 8. nodaļa. Nodaļa, un mēs lasīsim 13. pāntu. Sacīdams jauns, un tas ir turpinājums tai vietai, ko mēs lasījām, ka es celšu, es došu jaunu derību. Ja? Jaunu derību, labāku apsolību, labāku pamatu. Un viņš tālāk saka, sacīdams jauns, viņš pirmo ir atzinis par vecu. Bet kas kļūst vecs un noveco, tas ir tuvu iznīkšanai. Kas kļūst vecs, tas noveco un ir tuvu iznīkšanai. Es gribu, lai tu padomā par to. Ja tu turies pie tā, kas ir vecs, ja tu turies pie vecā, un šis vecais ir vecs, un viņš ir tuvu iznīkšanai, tad zini, kas ar to notiks? Tas iznīks, tas aizies bojā. Bet ja tu pie tā turēsies, tu iznīksi kopā ar to. Ja tu turēsies pie tā, kas iznīkst, tu iznīksi kopā ar to. Ja tu būsi uz kuģa, kurš grimst, un ja tu paliksi uz šī kuģa, un ja tu neies no viņa nost, un ja tu nogrimsti kopā ar šo kuģi, tas tā vienkārši ir. Un šajā gadījumā Dievs skaidru un gaiši pasaka, šis vecais, šī vecā derība, viņi ir noveco, viņi ir piepildījusi savu uzdevumu, un viņi ir tuvu iznīkšanai. Neturies pie tā, kas iznīkst. Neturies pie tā, kas iznīkst. Ir pienācis laiks turēties pie tā, kas ir jauns. Turēties, slautēties, un ziniet, vēl jau vairāk. Kur tas ir? Gods un slaut. Jā, 13. nodaļa Ebrejiem. Slautēv Dievs. Skatieties, 20. pāns. Bet miera Dievs, kas no miroņiem ir paaugstinājis mūsu kungu Jēzu, lielo avju ganu, mūžīgās derības asiņu dēļ, tas, lai katrā labā darbā dara jūs spējīgus piepildīt viņa gribu, jūsos to padarot, kas viņam labi patīk cauri Jēzu Kristu, viņam lai ir gods mūžīgi mūžos. Amen.
mūžīgās derības asinu dēļ. Jaunā derība ir derība, kura netiks atcelta. Tā ir derība, kas netiks nomainīta, kā līdz šim visas iepriekšējās derības ir mainītas. Tā ir mūžīgā derība, jo ir mūžīgās jēra asinis un šīs derības asinis, kas ir izlietas. Tāpēc es tev varu pateikt droši, turoties pie jaunās derības, tu nekad nekritīsi, tu nekad neatkritīsi, tā nekad nenovecos, un tu nekad neies bojā, jo šī ir mūžīga derība. Un ja tu turies pie tā, kas ir mūžīgs, tad tev arī ir garantēta kas? Mūžīgā dzīvība. Amen. Redziet, kā tas ir savienots kopā viss. Mūžīgā dzīvība ir iekš mūžīgajām derības asinīm. Amen. Gods un slāva. Un tas ir vēstule Ebrejiem 13. nodaļa 20. 21. pāns lasīt. Slāva tev, Dievs. Mums ir iespēja turēties pie tā, kas ir mūžīgs, pie tā, kas ir nezūdošs. Ziniet, šajā dzīvē ir tik daudz lietas, kuras ātri izgaist. Ir tik daudz lietas, kurām mēs gribētu paļauties, bet paļauties nevar. Tad lūk, beidzot, mums ir stingrs pamats. Mums ir stingrs pamats, mums ir mūžīgās derības asins. Mums ir mūžīgais derības vārds. Mums ir ķēniņš un kungs, Jēzus Kristus. Un viņš ir izvēlējies mūs. Mēs neesam izvēlējušies viņu. Viņš ir izvēlējies mūs. Viņš ir izvēlējies tevi. Viņš tevi ir aicinājis. Viņš tevi ir taisnojis. Tu neko neesi no tā izdarījis. Amen. Halleluja. Es nekad neaizmirsīšu, kā es lūdzos vienreiz. Es lūdzos, pirms vairākiem gadiem tas bija. Un es domāju, ka es pazīstu Dieva žēlastību. Es domāju, ka es esmu iepazinis Dieva žēlastību. Un es biju tik laimīgs un tik priecīgs par visu to labo. Un es teicu, Dievs, es tev pateicos. Dievs, teicu, tu esi tik varens. Tu esi visu izdarījis priekš manis. Es neko neesmu nopelnījis. Un es teicu, vienīgais, ko es izdarīju. Es izvēlējos tevi. Es izvēlējos tavu ceļu. Ziniet, kāpēc es to teicu? Tāpēc, ka es to balstīju uz Bībeli. Mūzes 5. grāmata, 30. nodaļa, 19. pāns. Stāv rakstīts. Es piesaucu debesis un zemi kā liecinieks šai dienai, saka tas kungs Cebaots. Es lieku jūsu priekšā izvēli, dzīvība un nāve, svētība un lāsts, tad izvēlēties dzīvību, ka dzīvot gan tu, gan tavu pēcnācēju. Un es Dievam teicu, Dievs, es izvēlējos tevi. Halleluja. Un es teicu, visu pārējo izdarīt tu, un es biju tik priecīgs, un es domāju, ka es viņu pagodinu, un Dievs man apstādināja. Un es jau esmu pieredzis, ka tajā mirklī, ka Dievs apstādina man lūkšanu, tas nozīmē, ka kaut kur es esmu aizšķāvis garām. Kaut kur es esmu aizšķāvis garām savā lūkšanā. Un Dievs, es jūtu, viņš man apklusina. Viņš vēl neko nesaka, viņš man vienkārši apklusina. Un es saku, Dievs, kas par lietu? Un viņš saka, tu domā, ka tu izvēlējies mani. Tu domā, ka tu izvēlējies mani. Viņš saka, es tev kaut ko pastāstīšu. Tu domā, ka tas bija tieši tā, kā Dievs man teica. Viņš teica, tu domā, ka tu esi izpratis manu žēlastību. Es tev kaut ko pastāstīšu par savu žēlastību. Un viņš man sāk šos vārdus teikt. Nevis tu man izvēlējies, bet es tavā sirdī ieliku vēlmi man izvēlējies. Amen. Un tu vienkārši sekoji savai stiprākajai vēlmi. Slavu tev, Dievs. Dievs pateica, es savā žēlstībā ieliku tevi vēlmi, tavā sirdī ieliku vēlmi. Tu to nezināji, tu to nesaprati. Tev liekas, ka tu man pateici jā, tev liekas, ka tu man izvēlējies, bet es tavā sirdī ieliku vēlmi. Tad, kad tu vēl biji pasaulē, kad tu vēl par mani nedomāji, kad tu manu vārdu nebija redzējis un dzirdējis, es tavā sirdī ieliku vēlmi. Lūk, ir Dieva žēlastība. Un zini ko? Ja pirms tam es domāju, ka man ir iespēja lielīties ar savu izvēli gudro un pareizo, tad izrādās, ka man pat šīs iespējas vairs nav. Tev nav iespējas lielīties ar to, ka tu esi piedzimis no jauna. Tev nav iespējas lielīties ar to, ka tu esi Dieva bērns. Tev nav iespējas ar to lielīties, tāpēc, ka tu neko neesi izdarījis. Visu tavā sirdī ir ielicis Dievs, un tā ir pateicība tikai viņam. Bet viena lieta gan es varu teikt, lai gan viņš tevi ir aicinājis un ielicis tevi vēlmes, tev ir jāpaliek viņa mīlestībā. Nolasīsim vēlreiz to, ko mēs lasījām pašā sākumā. Jāņa 15. Gods un slāva par Dievs. Kā mans tēvs man ir mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā.
palieciet manā mīlestībā. Paliec manā mīlestībā. Amen. Paliec manā mīlestībā. Gods un slāva par Dievs. Gods un slāva par Dievs. Es jums pasaku, kad es lasu šo vārdu, kad es dzirdu, kad es domāju par šīm lietām, tas man tik ļoti iepriecina. Tas man tik ļoti iepriecina priekš manis, bet tai pašā laikā tas man bišķiņ skumdina, tāpēc, ka es redzu tik daudz cilvēkus, kas šīs lietas nav izpratuši. Kas dzīvo ar vienu kāju vecajā derībā. Kādu vienu, bieži vien ar abām. Un saprotiet, un brīnās par to, kāpēc dzīvē lietas nenotiek tā, kā viņam ir jānotiek. Tāpēc, ka ir jauna derība. Un es no visas sirds, mēs tūlīt lūksim. Un es gribu, lai jūs par to padomājat, lai jūs atcerētos šo lietu, ko es tagad padomāju. Tu vari dzirdēt šos dievkalpojumus. Tev ir jāpieņem lēmums savā dzīvē. Ziniet, es nereiz vien sludinu šīs lietas. Varbūt nedaudz savādākā veidā katru reizi. Ir 101 cits sludinātājs, kas sludina šīs lietas. Cilvēki dzird šīs vēstis, bet ir jābūt apzinātam lēmumam. Dievs, es ticēšu tavam vārdam. Jo tik bieži es to redzu, cilvēki dzird šos dievkalpojumus. Un viņi iziet ārā pa durvīm. Un viņi dzīvo pa vecām. Ziniet, kāpēc? Lēmums nav bijis pieņemts. Nav bijis pieņemts lēmums. Un notiek tas, ko Bībele saka, Bībele saka, ka dzirdētais vārds viņiem nav palīdzējis. Atcerieties? Ir teikts, ka vārds, viens tas pats vārds, ir sludināts kā viņiem, tā mums, bet viņiem nav palīdzējis. Kāpēc? Jo nav savienojies ar ticību. Bet ko nozīmē ticība? Ticībai seko darbība. Amen. Ticībai seko darbība. Tas nozīmē pārtraukt nosodīt sevi, pārtraukt salīdzināt jauno derību ar veco derību, pārtraukt izsūdzēt 10. reizi vienu un to pašu grēku, pārtraukt darīt šīs lietas, pārtraukt izpelnīties no Dieva mīlestību, ārprāts. Nē, mums ir cits ceļš. Mums ir uzticības un paļāvības ceļš. Tu zini, ko nozīmē uzticība? Uzticība nozīmē pilnīgu paļāvību Dievam. Un paļāvība Dievam nozīmē paļāvība uz viņa vārdu. Skaties, mans mīļais draugs. Ja es saku šos vārdus, es tev ticu. Ja es saku, ka es tev ticu, Robert, es tev ticu. Vai kā jūs pārējie to saprot? Vai ir runa par to, ka es ticu viņa eksistencei? Taču nē. Nu, ja es pateiktu, es ticu Robertam, neviens nepadomātu, ka es runāju par to, ka es ticu, ka viņš eksistē. Vai ne? Tas būtu absurds. Tas nozīmē ko? Tas nozīmē to, ka es ticu viņa vārdam. Es ticu vārdam, ko viņš saka. Nes kāpēc kristieši saka, es ticu Dievam, bet patiesībā ar to viņi domā, es ticu viņa eksistencei. Nē, mans viens draugs. Es saku, ja tu tici Dievam, tev ir jātic viņa vārdam. Dievs ir uzticams. Viņa vārds ir uzticams. Un ja tu uzticies Dievam, tev ir jātic viņa vārdam. Vēl jau vairāk es gribu pateikt. Ja mans vārds nav uzticams, tad es neesmu uzticams. Un ja es neesmu uzticams, mans vārds nav uzticams. Tas iet kopā. Bet ja tu vari uzticēties Dievam, tu vari uzticēties viņa vārdam. Jo Dievs un viņa vārds ir viens un tas pats. Amen. Kā Bībele saka, no laba avota nevar vienlaicīgi iziet gan slikts ūdens, gan labs ūdens. Dieva vārds ir labs. Dievs ir labs. Viņš tev ir devis jaunu derību. Viņš tev ir devis labu vēsti. Tad neturies pie tā, kas ir pagājis, kas noveco un iet bojā un iznīst. Amen. Piecelsimies kājās. Un tagad, kad mēs lūksim, es gribētu, lai mēs tiešām, es gribētu, lai pirms vēl mēs lūdzam. Jūs varat sēdēt, jūs varat stāvēt, kā ir ērtāk vienalga. Bet es gribu, lai jūs padomājat par tām dzīves jomām, pirms pat mēs vēl lūdzam. Kurās mums ir jāizmaina savu domāšanu. Kurās mums tiešām ir jāizmaina savu domāšanu, kur mēs esam turējušies pie vecā. Un lūksim, lai Dievs mums atklāj šīs lietas.
un turēsimies pie tiešām šīs derības, pie jaunās derības, lai visa mūsu dzīve tiktu transformēta un izmainīta un pārmainīta pēc jaunās derības principiem. Un lai mēs būtu tiešām darītāji. Jo, kā es teicu, uzticēties nozīmē ticēt tavam vārdam, un ja es ticu tavam vārdam, es rīkojos pēc tavu vārdu. Amen. Tāpēc, Tēvs, mēs nākam tavā priekšā. Un šis ir tavs vārds, šī ir tava derība, kungs. Un mēs tiešām lūdzam, lai mēs būtu jaunās derības cilvēki. Mēs lūdzam, kungs, lai tu mums šobrīd parādi, ko nozīmē dzīvot jaunajā derībā. Kāda ir šī atšķirība starp veco derību un jauno? Kur mēs vēl joprojām paļaujamies uz vecās derības likumiem? Kur mēs vēl joprojām cenšamies sagaidīt augu pēc vecās derības principiem, kungs? Atklāja mums katram no mums šīs jomas mūsu dzīvē. Un vēl jau vairāk dod mums spēku turēties pie jaunā. Kungs, Jēzu, mēs atsakamies no visa, kas ir vecs. Mēs atsakamies no visa, kas nedod slavu. Mēs atsakamies no visa, kas nedod godu tev, kungs, Jēzu. Vecās derības pildīšana nedod godu Jēzu. Vecās derības pildīšanas, to pasaku vēlreiz, nedod godu Jēzu. Un mēs atsakamies no visa mūsu dzīvē, kas nedod godu tev, kungs, Jēzu. Mūsu dzīves centrs esi tu, kungs, Jēzu. Un tāpēc mēs turamies pie visa, kas esi tu, un pie visa, kas ir tavs. Un mēs pagodinām tevi, un lai pagodinātu tevi, mēs paņemam savā dzīvē to, ko tu esi piepildījis. Un mēs izvēlamies dzīvot atjaunotu dzīvi tevi, lai paliktu tavā mīlestībā, lai paliktu tavā vārdā, lai paliktu tavā žēlstībā, kungs. Gods un slāva tev, kungs, Jēzus Kristus varenajā vārdā. Pilnīga atjaunošana, kungs. Jēzus varenajā vārdā. Kungs, es lūdzu par katru cilvēku, kas ir šeit. Es lūdzu par katru cilvēku, kas skatīsies internetā. Kungs, Jēzus Kristus varenajā vārdā. Es lūdzu, lai tava žēlstība un tava mīlestība ir tā, kas mūs atjauno. No dienas uz dienu atjauno visu laiku, ka mēs tiešām spētu atpazīt vēlna melus no Dieva patiesības. Un ka mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē. Atjaunotā dzīvē, mazgāti Jēzus Kristus asinis, dodot visu godu un visu slavu mūsu kungam un ķēniņam, mūsu pestītājam, mūsu mīlošajam brālim, mīļajam brālim, Jēzu Kristu. Amen. Amen. Gods un slavu tev, kungs. Amen. Redzi, visu es daru jaunu, saka tas kungs. Visu es daru jaunu. Un ja kaut kas ir jauns, tad tas vairs nevar skatīties un tvert pēc vecā. Jo viss ir jauns. Amen. Gods un slavu tev, kungs. Amen. 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 Gods un slavu. Amen. Un šajā jaunajā derībā atbilde, kuru tu meklē. Atbilde, ko tu meklē šajā jaunajā derībā. Viņa nav pie priesteri, viņa nav pie mācītāja, viņa nav pie kāda draudzes vecai, viņa nav pie īpaša evaņģēlista, kas atbrauc. Viņa ir jau dota Jēzus asinīs. Derības, mūžīgās derības asinīs. Un tās asinis ir izlietas par tevi un par mani. Un tāpēc, mans mīļais draugs, tev nav jāgaida brīnums caur kādu. Tev nav vajadzīgs kāds īpašs cilvēks. Tev ir Jēzus Kristus. Un viņš vienmēr ir ar tevi. Tev ir svētais gars. Gods un slāva, kungs. Tu zini, vecajā derībā likums, Mūzes likums tika uzrakstīts uz akmens plāksnēm, kuras tika vienā eksemplārā, viena Mūzes sadauzīja. Bet otrs eksemplārs, vienīgais eksemplārs uz to mirkli, viņš tika novietots nepieejamā vietā. Viņu ielika vissvētākajā no svētajām vietām, derības šķirstā, pāri kurām bija žēlastības krēsls. Žēlastības vāks mūsu tulkojumā viņš tiek saukts. Slavu tev, Dievs! Tā bija vieta, kurai pat pieskārties nedrīkstēja. Kad šo derības šķirstu, kurā bija iekšā rakstiskais likums, Dāvids gribēja pārvest no vienas pilsētas uz savu namu.
tad viņi iedomājās, ka viņi uztaisīs labus, skaistus ratus un uzliks šo derības šķirstu uz ratiem. Un vilks ar vēšiem, un ies pa priekšu dziedātāji un levīti, un viss būs ļoti skaisti. Bet redzi, tajā mirklī, kad parādījās bedres, tad šis derības šķirsts sāka slīdēt nost. Un viens no Dieva kalpiem, viens no šiem cilvēkiem pieskrēja un pielika roku, lai šis šķirsts nenokrīt. Un zini, kas notika? Viņš pakrita miris beidzas. Viņš pakrita miris uz vietas. Tu pat nevarēji pieskārties derības šķirstā. Pat augstais priesteris, kurš reizi gadā gāja iekšā. Viņam tika piesieta speciāla virve pie kājas. Ja nu viņš kaut ko nepareizi izdarītu, viņš pakristu miris. Un viņu tad varētu izvilkt ārā no turības. Jo neviens nevarētu iet pakaļ. Vecās derības likums bija rakstīts uz akmens plāksnēm. Bet zini, kas ir rakstīts jaunajā derībā? Ko Dievs teica? Es te veidošu jaunu derību, un šī būs derība, kurā es rakstīšu savus likumus uz jūsu sirdi. Romiešiem 5.5. Tavā sirdī izliek Dieva mīlestība ar svēto garu, kas tev ir dots. Svētais gars, kurš ir tevi, tavā sirdī, teiksim tā. Viņš arī sevī ietver šos Dieva likumus, jaunās derības likumus. Tāpēc tev nevajag, ka kāds tevi mācīja. Tev ir svētais gars, kas ir tevī. Halleluja! Tas, ka mēs šeit sanākam kopā, mēs šeit es neesmu augstāks par jums. Saprotiet? Mēs šeit sanākam kopā mīlestībā, Dievu vārdā, iepriecināt viens otru, pagodināt Dievu, bet jums nav vajadzīgs, ka jūs kāds mācīt. Jo jūsos ir svētais gars, un Dieva jaunās derības likums ir ierakstīts jūsu sirdīs. Amen. Amen. Gods un slāva tev, kungs. Jā, jaunā derība mums māca, neatstājiet savas sapulces. Bet mums ir reizēm jāsaprot, ka dievkalpojums nav tas, par ko mēs to uztveram ļoti bieži. Jaunajā derībā dievkalpojums nav vienīgā vieta, kurā tu iegūsti vārdu no Dieva. Visi vārdi no Dieva ir tevī šeit. Ja tu esi glābts, ja tu esi piedzimis no jauna, svētais gars, no kā nāk Dieva vārds, viņš ir tevi. Amen. Tēvs, mēs tev pateicamies, un mēs slavējam tevi. Mēs slavējam tevi. Tu tik tiešām esi visas slavas cienīgs. Un tāpēc mēs izvēlamies turēties pie tā, kas ir neizsīkstošs, neiznīkstošs, kas ir mūžīgs. Un tas esi tu, un tas ir tavs vārds. Gods un slāva tev, kungs. Kungs, Jēzu, mēs pilnībā atveram savu sirdi tev un tavai vadībai. Katru dzīves dienu, kungs. Mēs dzīvojam nevis tikai dievkalpojumos, bet mēs dzīvojam katru dienu ar tevi, tavā gribā. Mēs izvēlamies palikt tavā gribā, kungs. Katru dienu, katru mirkli, katru reizi, kad mēs sastopam cilvēkus, kungs, mēs paužam tavu mīlestību. Jēzus svarenajā vārdā, katru reizi, kad mēs ienākam kādā telpā, mēs to piepildam ar tavu gaismu. Tas ir mūsu lēmums, tā ir mūsu izvēle, kungs. Un tā arī, lai tas notiek Jēzus Kristus svarenajā vārdā. Amen.